šeit atskan metas himna. Sacīšu, ka diviem metas spēlētājiem šī spēle būs ļoti īpaša, jo pirmo reizi dzīvē viņi būs starta 11. futbolisti. Metas stāsts ir citāds nekā RFS. Šajā ziņā Andris Rihards diezgan saudabīgi, diezgan interesanti rīkojas. Komandu sastāvi RFS sakarā mazāk būs man ko pateikt, jo iepriekšējā cīņa pret Liepāju ļoti veiksmīgi. Nav jau arī nekāds noslēpums Ziemeļvalstu ģimnāzijā un tur 2. C klasē, ja kāds skatās šo spēli, sveiciens 2. C klases bērniem. Viņi ļoti ieinteresēti klausījās arī tai skaitā par Latvijas futbolu un vaicāja, ja tā ir visiem 11 spēlētājiem pie savām mājām, pie saviem vārtiem, tad diezgan grūti uzlauzt. Lūk, Talā tagad toties iecentrē un redzam pirmais sitiens tieši no Lemaiča 11. minūtē. Cilvēks, kurš var izšķirties arī par tālsitienu, ja viņi visus nokaitinās, ja neredzēs viņš labākus variantus. Un tagad Parfjonovs pirmo reizi nevis tver bumbu, bet atvaira sitienu. Meta spēlē kā Latvijas izlase pret Angliju Vemblijā, apmēram tādā pašā manierē. Latvija 3 centra aizsargi, tāpat kā Metai. Sans Klimantē sitiens. Parfjonovs, manuprāt, 3. saves viņam šajā spēlē. Tomēr uzliek muguru Daniels Čiņājevs. Čiņājevam veiksmīga epizode aizsardzībā. Jā, sacīja, ka Evalonam sniedza palīdzību, meloja. Čiņājevs bija tas cilvēks, kurš atvērsījās un bija cietis. Pagājušo gadu Kevins Sēsnieks pavadīja Valmieras komandā, bet gandrīz nespēlēja. Sēsniekam 5 spēles, bet kopā tikai 43 minūtes, pat vienu puslaiku. Kevins nesavāca pagājušās sezonas summā, tieši virslīgā. Un pirms tam, protams, Jelgavas komandā tur 23. gada sezonā viņš biežāk tika pie teikšanas. Skremins uzbrukumā, metas centrēm, bumbu soda laukumā, Evalons ar bumbu, Grabovskis vēl turpina metas sitiens un 1-0, 1-0, metas labā, 54. minūtē, tas ir Kļavinskis, cik saskatu. Fantastika, nu tur Grabovskim izdevās šeders triks, bet manuprāt neapzināts un nejaušs triks, un bumba negaidīti atlēca pie sitiena izpildītāja Kļavinska. Fantastiska epizode, fantastiska spēle, negaidīts scenārijs šajā mačā, pat 0-0 šajā brīdī bija negaidīts. Meta vadībā, 3. uzvara pēc kārtas. Pirmais panākums pret čempioniem. Skatājums, lūk, kā atlēca bumba no Grabovska. Smieklīgi, vēl viena smieklīga epizode šajā nelielajā nogriezt. Un Jānis Ikaunieks ir brīvā zona priekšā Jānim. Jānis pamaina malu. Nu, meta ātri vien, disciplinēti nolaižas lejā. Kvalitatīvs centrējums, sitiens pa vārtiem. Roberts Savaļnieks, viņa iegrieztā bumba un Darko Lemaičs. Savaļnieks uz priekšu, Zelenkovs, kurš arī ir spēlējis metas komandā, pazīst šo laukumu itin labi. Tāpat kā Elvis Stuglis, 2 uz maiņu nākušie spēlētāji. Ikaunieks nolems pa vārtiem. Bumba lido vārtu mērķī, bet vēlreiz viegls atvairījums Parfjonovam. Un tas cīņās pret Liepāju Supernovu Tukumu Grobiņu. Meta līdz šodienai nav tikusies ne ar vienu top komandu. Nu, Liepāja pagājušā sezonā 6. vietā. Šajā sezonā it kā jau jābūt top komandai Liepāja. Bet viss noteļ vidēji caurmērā Meta ir spēlējusi par tapušgala komandām un laidusi uz velna paraušanu. Tevi Parfjonovs pirmo reizi pamatīgi glābj. Vēl viens sitiens virsvārtu pārlikņa. Nu jau bīstamāk. Tā gan ir tikai 7 iespēju nekā reāli apdraudēja. Šeit iepriekšējā epizode Zelenkovas sitiens ar kreiso. Pēc tam Kuadiju atmet Stuglim un Elvis Stuglis. Viņa raidījums, atceramies, kā Elvis Stuglis cīnījās par vārtu gūšanu pret Sviera Kuadijo. Jau labāk Asums parādās. Sēdriks, Savaļnieks, stīpra bumba. Savaļnieks jūt, ka pret vēju sit, tas, ko sacīja. Vējš pūš no tribīņu puses un centrējot no šejienes, no mūsu tūma, uz pretējo pusi sanāk ir pretvējš. Savaļnieks ir izmērījis. Viņš jau 2. reizi
Šķietami spēcīgi sit pa bumbu, bet tā nonāk pareizā punktā. Metas pretuzbrukums, metas sitiens pa vārtiem. Nu, nesanāk. Neticami dusmīga. Metas puse. Soliņš viss sabrēca uz galveno tiesasi un spēle līdz pat šim turpinājās. Tas, protams, kā arī kaut kur nokāva to laiku. Nu, un tad viena nelaimīga epizoda. RFS komandai un Kļavīnska gūtie vārti. Bet vēl nav viss beidzies. Zelenkovs sitiens pa vārtiem no Lemaičam tuvu, lai viņa sērija pārtrauktu. Tās tik būtu stāsts, ja Darko vēlreiz pēdējās minūtēs, gluži kā pret Jelgavu. Vēlreiz met tas Kārlis Vilnis. Tomēr vēlreiz pagūs. Marežs palaiž raķetī. Cīņa gaisā. Un ļoti augstu lido Meta, augstu lido šī bumba. Meta ir nolikusi uz dēļiem pašu RFS. Latvijas futbola grandu un komandu, kuru ļoti labi jau zina arī Eiropā.